Turpinam tālāk ar 15. nodaļu no manas grāmatas Nekad nepēc vienu airi. Grāmatu nevar nopirkt, mēs viņu šobrīd pārakstam. Un otrais sējums, bet kamēr prātrītrosum ir atpūtā, atvaļinājumā, tad lasam man grāmatu, lai katra darba diena mums iesāktos joprojām ar kādu domu graudu. E-pasts jeb lielā nauda. Labi izveidota klientu datubāze plus e-pasts. Ir naudas printējumā mašīna. Katru reizi iedarbinot šo mehānismu, iebirst pirkumu. Tā tas cik tiešām ir. Tas nav kāda mārketinga guru mēdīs auglis, tā tiešām ir patiesība. Lielāko naudu es nopelnu ar e-pastiem. Labi. Reklāmas arī joprojām nopelnu lielu naudu, bet e-pasti ir, teiksim tā, visvienkāršāk, visātrāk, visefektīvāk iekustināmā svīra ar vismazākiem līdzekļiem un vismazāko piepūli, ar kur var palaist, un tas tik tiešām jēgpilni rada rezonanci. Nesen mēs izsūtījām pirmo e-pastu pavisai jaunai Altribūtu klientu grupai, tas ir mūsu īstermiņa īres biznesa. Un jau nākamajā dienā mums ieripoja 4 pieprasījumi. The Soul Training, tas ir prātrītrosmes uzņēmums pasākums, mēs pieminam prātrītrosmēs un sociālos mēdījos, bet jaudīgākā daļa ienākumu iebirst uzreiz pēc e-pastu izsūtīšanas. Pamatojumi, kāpēc e-pasta spēks nav miris, ir vairāk. Sociālajie mēdīji ir ļoti sadrumstaloti. Mums visiem ir draugi, kur sēž tikai Twitter vai LinkedIn, ir tādi, kuriem jau sen vairs nav Facebooks, un ir tādi, kuri Facebookā vien dzīvo. Bez Facebook vēl ir Instagrams, TikToks, Pinterests, Reddits un tā tālāk. Un no pa virs pārkaisam tos, kas skatās tikai storijus, un tad ir YouTubeisti un WhatsApp un Telegram grupas, un pēkšņi tu nezini, kur, kas un kad par tevi vispār pamana. E-pastu var izveidot daudz personīgāk, un to neietekmē klienta rīcības algoritmu. Pat ja klients nav atvēris pēdējos 5 tavs e-pasts, tie joprojām krīt viņa paskastītē. Un ja tos e-pastos ir kaut kripatiņa vērtīgas, noderīgas vai personalizētas informācijas, klients no tevis neatsaiņosies, neunsubscribos. E-pastu teksts un saziņa tiek uztverta kā 1:1. Lasītājs to uztver personīgi. Var atbildēt arī personīgi un neuztraukties, kad kāds cits to izlasīs. Un tā ir viena no lietām, kāpēc arī daudz klienti neatbild sociālos mēdījos, tikai tāpēc, ka viņiem ir bail, kad ko par viņiem padomās, ka tas tomēr ir sociālo mēdīju publiskā vidē redzams komentārs vai viedoklis, un daudzi izvēlās noklusēt kaut ko, un arī pat vērtīgu informāciju, kas tev noderē tavu biznesa turpināšanai un attīstībai, jo tāpēc, ka tas aiziet publiski vai e-pastos, tomēr cilvēki, ja tu tā ir izveidojis, ka tas mudina viņus un rāda drošības sajūtu, ka tu esi atvērts šādu veidu komunikācijai un atgrieziskai saitē, viņi komunicē. Attiecības, kas no sociālo mēdīju vīdes pārauga e-pastu formātā, ir daudz noturīgākas. Pēc novērojumiem visefektīvākā marketinga kombinācija ir šāda. Regulāras publikācijas sociālos mēdījos, kam seko regulāri e-pasti, kas savukārt velk atpakaļ uz sociālo mēdīju vīdi, un ik pa reizei abos formātos vienlaikus ir maksas piedāvājums. Tieši starp citu zem e-pastiem, tā rakstīts grāmatā, kad tu pabeidz e-pastu, zem tā e-pasta paraksta apakšā PS un kaut ko. Ar zem postskriptum zem mani vārdu beidz aptuveni 80% no visiem e-pastiem. Tieši šajā sadaļā ir visjaudīgākais call to action, ja mudinājums rīkoties. Tie, kuri ir izlasījuši līdz galam, šajā sadaļā saņem kādu ekstra noderīgu informāciju vai saiti uz video, arī ar noderīgu informāciju, perspektīvu vai vizuālu izskaidrojumu. Šāds bonus savukārt viņus mudina nākamreiz atkal lasīt e-pastu līdz galam, kas savukārt kopainā palielina kopējo minūšu skaitu, kas pavadīts lasot mūsu zīmolu vēstījumu, un pavadītais laiks neviļus pārtop par uzticības zīmītēm, kas ik pa brīdim saripo arī mūsu uzņēmumu kasē. Arī tu savu uzņēmumu e-pastus nenoslēdz tikai ar vienkāršu vārds, uzvārds, telefona numurs, pieliec kaut vai devīzi, domu, call to action, faktu vai pat smieklīgu niansu. Angliski e-pastu rakstīšanas pasaulē ir tāds teiciens no white space, jeb neatstāja tukšu vietiņu.
ārpus grāmatas piebilde, e-pasta ir jāmāk rakstīt, e-pasta ir jāsūt regulāri, tā ir viena no kļūdām, un arī, godīgi sakot, arī atzīšu, mūsu prāta rītrosums kontekstām ir pārāk kampaņu veidīgi, respektīvi, tad tu raksta, un tad nerakst. Un tas nav pareizi. Pareizi ir, kad ir regulāra komunikācija. Jāatrod ir labākais veids, kā tev tie e-pasti rakstās, vai tas ir uz priekšu sarakstīti, piemēram, e-pasti, un tas visbiežāk 8% gadījumu tā ir pareiza atbilde, kad domājot, piemēram, par turpmāko mēnesi vai turpmāko kaut kādu periodu, kurā tiek veidēta komunikācija, vispirms tiek sarakstīti visi e-pasti, un tad tikai sākās viss tas process, nevis pamosties no rīta un tev, šodien e-pasts jāizsūta. Manā gadījumā tas nedarbojas visefektīvāk, tad visbiežāk tiek lietas atliktas vai tiek izjusts pārāk liels stress un nepatika pret to darbu, kas patiesībā man patīk, tikai tāpēc, ka tas ir tajā brīdī jādara. Un tā jādarīšana ir viena no lietām, ko uzņēmēju darbībā ar gadiem mēs gribam arvien vairāk paņemt nost un vēl vairāk atvēlēt sev izvēles iespējas, kad un ko darīt. Filozofiski piebildi, bet patiesībā tur slēpjas dziļi sakni arī tajā, kāpēc daudzas lietas, labas lietas neaiziet tikai tāpēc, ka viņas netiek darīts pareizajā brīdī. Un viena no lietām, kas ar e-pastiem ir labi viņas sarakstīt uz priekšu, tā ka tev ir viss kampaņas saliktas un tev viss dažos gadījumos arī pat vienkārši viss pat ir automatizēts un tu zini, kad attiecīgajā brīdī tev iziet un viss, ko tu monitorē, ir vai tas tiešām tik tā ir izdarīts, vai viss darbojās un kādas ir atbildes un atgrieznisko komunikāciju ar klientiem. To tu kontrolē vai tajā tu iedziļinies un tajā tu seko līdzi. E-pasts ir jaudīga lieta, cevišķi tā e-pasta kastīte ir un sarakstīns ir izveidots ar labiem cilvēkiem. Es teiktu, vispār nav jāpievērš uzmanību open rateiem, bet ir jāpievērš uzmanību pirkumiem. Tad e-pasts nav tikai, lai mēs savā starpā runātos. E-pasts ir instruments, lai pārdotu. Būtībā ideālā variantā katrā e-pastā būtu iespēja jābūt kaut ko no tevis nopirkt. Kaut kādā veidā balsot par to, ka es joprojām esmu tavs zīmola fans, es esmu gatavs tev sekot. Un, protams, noderīga informācija. Noderīgs e-pasts pats par sevi jābūt interesantam. Un, protams, daudz to nemāk darīt, tāpēc, ka daudz nemāk rakstīt. Un viena no pēdējām kļūdām, kas ir paļaušanās uz mākslīgo intelektu, lai tas rakstītu tavā vietā e-pastus. Es esmu savā laikā izsludinājis piedāvājumu, ka tas, kurš parādīs to, ka viņam ChatGPT vai mākslīgā intelekta uzrakstīts e-pasts pretstatā cilvēku uzrakstītam e-pastam par konkrētu tēmu un vienu kampaņu ir bijis veikspējīgāks, es samaksāšu 1000 eiro. Maz piebildu pašās beigās. Turpina attīstīt savus prasmes rakstīt. Jo komunikācija publiskajā vidē un arī prasme uzstāties un pārdot, tā sāks ar prasmi rakstīt. Un prasmi rakstīt sāks ar ieguldījumu, lasot dižgarus, lasot labus e-pastus, piesaiņojoties daudziem labiem e-pastu pasaules komunikatoriem un zīmoliem. E-pasts joprojām rulē, un e-pasts ir tas, kur tev nevajag papildus maksāt katru reizi, kad tu to izsūti. Tu vienkārši izsūti, kad tu gribi, kā tu gribi, un tev nav jābūt atkarīgam no Zuckerberga vai Google vai vēl citu platformu labvēlības vai tā brīža likmēm, ko viņi tev grib papildus paprasīt par to, ka tu gribi komunicēt ar saviem sekotājiem. Un pēdējais. Nav garlaicīgi e-pastu. Nav par daudz e-pastu, Nav par daudz e-pastu, ir tikai garlaicīgi e-pastu. Labprāt dzirdētu kādu komentāru arī pie šī,
Jo kaut gan es esmu atvaļinājumā, es joprojām ikdienas paskatos, kas un kā notiek prāta rītrosmē, tā kā droši piekomentēt vai rakstīt mums studija@prātrītrosme.lv. Nākamā nodaļa – prezentācijas.